Nesen Lociku ciemā tika uzsākti sagatavošanās darbi visu pagalma ceļu remontam. Projekta realizēšanai Daugavpils novada dome paņēma kredītu. 7 ielu rekonstrukcijai, jaunai lietus kanalizācijas sistēmai, apgaismojumam, kā arī bērnu rotaļu laukumu nožogojumam. Kopumā bija nepieciešami vairāk nekā 700 000 eiro. Tomēr daži iedzīvotāji šī projekta iecerēji nepiekrīt. Mājas numur 6 iedzīvotāji kļuva par protesta vēstules autoriem sakarā ar ieplānotajiem darbiem. Viņi nepiekrīt 13 bērzu nociršanai, lai paplašinātu automašīnu stāvvietu. Ни одного дерева не посадили за всю нашу бытность. Kamēr šeit dzīvojām, neviens koks netika iestādīts, bet jūs gribat nocirst uzreiz 13 kokus. Genādijs un Vladimirs pat izteica piedāvājumu, kā rekonstruēt ielu mazāk kaitējot dabai. Lūk, 2 bērzi, kuri visiem traucē. No šiem 2 bērziem līdz ceļam cik ir metru? Izvietojiet šeit stāvvietu 50 automašīnām un nekādu problēmu nebūs. Kāpēc viss pārējais ir jālauž? Savas idejas izteikt novada domes izpildvarai viņi nevēlējās. Ieplānotos remontdarbus tur aizdomās par nelikumīgiem, jo uzskata, ka lielākā daļa iedzīvotāju nepiekrīt šādām pārmaiņām. Pie tam savā protesta vēstulē viņi ir iekļāvuši iedzīvotāju vārdus, kas ar viņiem nav vienisprātis. Ieraugot sava dzīvokļa numuru iesniegumā, Nikolais bija ļoti izbrīnīts. Jautājām, vai viņš piedalījās iedzīvotāju sapulcē. Es tur biju, bet neparakstījos. Es tieši otrādi teicu, ka ir jābalso par to, lai ātrāk uzsāktu remontu. Kā teikts atbildes vēstulē, šī projekta ietvaros nav paredzēta jauna infrastruktūras objekta celtniecība, tāpēc saskaņā ar normatīvajiem aktiem sabiedriska apspriešana nav nepieciešama. Tomēr pagasta pārvalde ciema iedzīvotājiem šādu iespēju sniedza, un toreiz nekādas pretenzijas izteiktas nebija. Daugavpils novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Aleksandrs Aizbalts atzina, ja lielākā daļa iedzīvotāji izteiks vēlmi saglabāt bērzus, pašvaldība pieļauj iespēju atteikties no šīs ielas remonta. To naudu, izbrīvēto naudu, kas mēs varam novirzīt citiem ciematiem, ko, teiksim, kā Vestropus ciems, Krauves ciems, viņa ar ļoti gaidat, teiksim, projekta realizācija savos ciemos, jo tur arī ielu stāvoklis ir ļoti sliktā stāvoklī, un līdz ar to, teiksim, viņi būtu arī pateicīgi par to. Bieži vien iedzīvotāji nepiedalās sapulcēs, bet jau vēlāk, kad tiek piedāvāts projekts, izsaka pretenzijas un iebildumus. Tāpēc ir svarīgi piedalīties iedzīvotāju sapulcēs, lai tur piedāvātu savas idejas un turpmāk nerastos konflikti.